Pastīsimies, kas atkal jauns no diskiem atnācis. Deep Forest. Man pirmie 3 albumi no Deep Forest patīk. Šitas ir pirmais viņiem. Abba, protams. Šitie man visi patīkās. Kim Wilde, tur ir kaut kādi vairāk albumi, kas man patīk. Šitas ir viens no. Protams, Mike Oldfields. Rednecks. Šitas ir labs. Šitas man bija kādreiz kasetē. Es arī dabūju kaseti. Tagad, pat cik es esmu uzmeties diskiem, tad man vajadzēja arī disku dabūt. Šitas man kādreiz bija kasetē. Es atceros, ka man vairākas no dziesmām patikās, tāpēc es gribēju paņemt viņu arī diskā. Te ir vēl viens no Kim Wilde albumiem, kas man patīkās. Šitas ir jaunais un, cik es saprotu, pēdējais abu albums, vēl iepakojumā. Šitas ir otrs no Killers albumiem, kas man patīkās. Tur ne visas dziesmas, bet lielākā daļa man patīkās. Šitas ir tāds, kas man kādreiz bija lentā no Senča. Šis ir viens no mīļākajiem albumiem. Vangelis. Šitas arī man ritīgi patīk. Te ir 2 dziesmas, kas ir vienkārši super. Šitas Ace of Base albums man kādreiz bija kasetē. Ļoti patīkās. Principā visas dziesmas. Šitas ir viens no labākajiem Mike Oldfield albumiem. Songs from Distant Earth. Šitas ir arī viens no labākajiem Oldfield albumiem. Tubular Bells 2. Arī kādreiz bija kasetē. Man liekas, ka man šitais arī Vangelis bija kasetē. Bet, jā, man liekas, ka bija. Šitas arī labs albums. Nu, un tad ir daži diski, ko es pats ierakstīju, kuriem vai nu ir cenas astronomiskas, vai viņš vienkārši diskā nav pieejams. Šitas ir otrs Čumbavamba albums, kas man patīkās. Pa lielam visas dziesmas man patīkās. Tur ir kaut kāds pārīts, kas tā mazāk varbūt tās, bet jā, šitas ir tik labs albums. Šitais, cik es saprotu, diskā vispār netika izdots, bet man ļoti patīkās. Šitas man kādreiz bija kasetē, vienalga man. Cik es esmu klausies pārējais albums, tur labi, ja viena dziesma man patīkās, bet no šitā albuma man praktiski visas dziesmas patīk. Šitas ir mans miksiņš, ko es, pat cik viņš bija FLAC formātā, kā saka, ne izdots, bet uztaisīts, tad es arī ierakstīju viņa diskā, sadalīju smuki pa dziesmām. Kur ir visi dziesmu sarakstu, visi smuki. Tā kā, jā, šitādi izdevumi. Šitais man ļoti patīkās. Disks tur ir astronomiskās cenās, tāpēc es pagaidām ierakstīju sev. Varbūt, ka izdosies arī nopirkt oriģinālo, bet pa tādām cenām, kas pašlaik diskogā ir, es taču nepirkšu. Un šitas ir mans kombinētais miks, bet albums te ir Juice Newton un A La Carte. Šitas bija magnetofona lentā kādreiz. Juice Newton bija A pusē un A La Carte bija B pusē. Un tad man sanāca tā, ka es varu ierakstīt visā diskā. Visi disks, tā kā abi šie albumi sanāk vienā diskā. Tad es uztaisīju vāciņu ar visu dziesmu sarakstu, gan vienam, gan otram albumam. Tā kā, jā, šitas ir arī viens no maniem mikšiem, kas ir noformēts ar visu dziesmu sarakstu. Tā kā... Un tad ir šitāds te izlase, ko es biju ierakstījis vienā kasetē. Un es viņu klausījos 1, 2, 3 reizes, man reāli iepatikās. Pat cik tā kasete bija tieši 80 minūtes gara, tad es arī ierakstīju viņu diskā. Tad es uztaisīju vāciņu, visu dziesmu sarakstu. Un tad es arī šādi varu klausīties. Ot tā lūkās.